Iesākumā, lai sāktu darboties ar automātisko e-pasta izsūtītāju autoresponderi un izveidotu parakstīšanās anketu, kuru varēsi ievietot savā blogā vai mājaslapā, ir jāizveido e-pasta kampaņa. Kampaņa, tiešiem vārdiem runājot, ir organizēts un pareizi izveidots e-pasta marketinga ziņojumu kopums. E-pasta kampaņas parasti veido konkrētiem mērķiem. Viena parakstīšanās anketa ar sekojošām vēstulēm, cita atkal viens e-pasta sūtījums uz konkrētu reklāmas piedāvājumu. Tas ir atkarīgs pilnīgi no jums, kādu mērķi vēlaties sasniegt. Tātad, lai izveidotu e-pasta kampaņu, dodamies uz Pure Leverage backoffice, atrodam kreisajā pusē iespēju Level Fast Marketing Suite un dodamies uz autoresponderi. Izvēlamies opciju Campaigns un izvēlamies Add Campaign, tā kā pievienot, izveidot jaunu kampaņu. Tā kā šobrīd man jau ir izveidota kampaņa, tad šajā logā jums rādīsies zils teksts ar iespēju izveidot kampaņu pilnīgi no jauna. Un tālāk, nospiežot uz tā, jums parādīsies viss tālāk redzamais, ko šobrīd mēs skatāmies. Tātad pie sadaļas Main Setting, pie Campaign Name norādam kampaņas nosaukumu. Tas ir atkarīgs pilnīgi no jums, kādiem mērķiem jūs veidojat šo kampaņu. Šoreiz es vienkārši izveidošu un nosaukšu šo kā testa e-pasta kampaņa. Zemākajā logā Description, tas ir tā kā e-pasta kampaņas nosaukums, lai, ja jums būs vairākas kampaņas, jūs vienkārši atskirtu un zinātu, kāda mērķa pēc šī kampaņa ir izveidota. Šeit pierakstam e-pasta kampaņa jaunumu izsūtīšanai no bloga. Šis ir kā piemērs. Šeit jūs rakstiet tas, kas jums ir vajadzīgs. Zemāk sadaļā Email Settings, lauks From Name. Šeit norādiet savu vārdu vai lietotāju vārdu, lai šis parādīsies e-pastā kā sūtītāja vārds. Ja atnāks cilvēkam e-pasts, tad viņš redzēs, ka lūk, no tāda un tāda lietotāja ir atnācis e-pasts. From Email. Tas ir šeit ievadītais e-pasts uzrādīsies kā sūtītāja e-pasta. Tātad, ja jūs būsiet izsūtījuši e-pasta kampaņa vēstuli, tad rādīsies, ka ir atnācis e-pasts no šī norādītā e-pasta. Trešais lauks Notification Email. Šeit jūs ievadiet to e-pasta adresi, uz kuru jums gribat, lai nāk atgādinājums par to, ka jums ir pieteicies kāds jauns interesants uz jūsu parakstīšanās anketā. Droši var kopēt to pašu e-pastu, kas ir izmantots vienu līniju augstāk. Ceturtā opcija Unsubscribe text. Šeit jāievada teksts, kurā lietotājiem ir iespēja uzspiest un atteikties no šīs jaunuma saņemšanas. Tā kā iepriekš es jau minēju, ka e-pasta marketings ir balstīts uz atļaujām, līdz ar to mums arī interesantiem ir jāiekļauj šāda opcija, kad viņš jebkurā brīdī no jebkura e-pastas var ar vienu klikšķi atteikties. Tātad šeit ierakstam spied šeit, lai atteiktos no jaunumu
saņemšanas. Un zemāk pēdējā laukā activation text ir teksts, uz kura spiežot lietotājs aktivizēs un atļaus dos piekrišanu no sevis e-pasta saņemšanai no jums. Šeit pierakstam spied šeit, lai pievienotos. Bet šeit var izdomāt un brīvi improvizēt tā, lai cilvēks tiešām saprot, kas notiek spiežot uz šīs saites. Zemāk sadaļā Company Settings 2 lauki Company Name un website tur augšējo to droši var atstāt tukšu un apakšējā arī varat atstāt tukšu, taču šeit ir opcija ievadot, ja jums ir savs blogs vai mājaslapa, šeit ievadot tās adresi, cilvēks tiks pēc e-pasta aktivizācijas, viņš tiks pārmests, tā kā pārvietots uz šo adresi. Šoreiz es atstāšu arī tukšu. Un šī ir opcija Notify about new subscriber. Šeit mēs ieķeksējam, lai redzētu, ka jūsu parakstīšanās anketai ir kāds jauns interesants pievienojies. Esam laukus visus veiksmīgi aizpildījuši, spiežam zaļo pogu Add un izveidojam jaunu kampaņu. Un lūk, šeit mēs redzam, ka ir parādījusies jauna kampaņa, kas nozīmē, ka tā ir veiksmīgi izveidota.